Kolēģi, Krievijas pilna mēroga uzbrukums Ukrainai, kas turpinās jau 5. gadu, nav tikai militārs konflikts. Krievijas neoimperialistiskajai agresijai ir un būs dziļa un ilgstoša ietekme uz starptautiskajām tiesībām, Eiropas drošību, demokrātiju un miljoniem cilvēku dzīvi. Visi Krievijas valsts instrumenti, valdība, ekonomika, finanšu sektors, propaganda, pareizticīgā baznīca kalpo karam un militarizē sabiedrību. Tāpēc vienīgais ceļš uz Krievijas atzimšanu un sabiedrības atveseļošanu ir Ukrainas uzvara karā. Krievijas neoimperialisms ir jāaptur. Tikai caur sakāvi Krievija var kļūt par valsti, kurā attīstīsies demokrātija, valdīs likuma vara, būs nodrošināts cilvēku tiesības un pamatbrīvības. Tāpēc mūsu pienākums ir atbalstīt Ukrainas pašaizsardzību. Eiropas parlaments ir demokrātijas mājvieta, tāpēc mēs atbalstam Krievijas demokrātisko opozīciju, pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aktivistus, kur nosoda agresiju pret Ukrainu. Viņi turpina pretestību Kremļa režīmam, neskatoties uz represijām, apcietināšanām un trimdu. Režīms nežēlīgi vēršās pret katru, kas neatbalsta agresiju. Ir ierosinātas vairāk nekā 5000 krimināla lietas. Cietumos smok vairāk nekā 4000 politieslodzīto. Politieslodzīto atbrīvošana ir prasība, kur ir jāiekļauj Ukrainas un Krievijas miera sarunās, kuras agrāk vai vēlāk notiks. Tomēr Krievijas demokrātiskie spēki ir sašķelti. Vēsture atkal un atkal ir pierādījusi, ka diktatūru uzvar tie, kas uzvaras vārdā atliek malā uzskatu un personāliju nesaskaņas un koncentrējās uz stratēģisko mērķi – demokrātiskas un likuma paklausīgas valsts un sabiedrības izveidošanu. Bez vienotības Krievijas demokrātisko spēku ietekme uz politisko procesu Krievijā būs maznozīmīga. Paldies!